Karavīri un zemesargi aizlūgst par kritušajiem latviešu karavīriem dievkalpojumā Dombaznīcā, bet pulksten 11. noliks ziedus Rīgas brāļu kapos pie mūžīgās uguns. Savukārt pulksten 13. Brīvības pieminekļa laukumā notiks Rīgas garnizona vienību militāra parāde, kura piedalīsies aptuveni 340 karavīru. Īpašu programmu šodien sagatavos arī Rīgas motoru muzejs. Tieši šodien muzejā varēs aplūkot un izmēģināt militāro tehniku, kas ikdienā apmeklētājiem nav pieejama. 8. gadā iziet tehniskā apskata šiem automobiļiem. Rīgas motoru muzeja direktora vietnieks rāda Vācijā ražoto Volkswagen Iltis automobīli, kuru šodien Lačplēša dienā var šeit apskatīt. Bet vēl pirms dažiem gadiem viņš kalpoja nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Automobils ir pietiekoši labs eksploatācijā vienkārši, taču, kā jau mēs runājam, jau ir nonācis arī muzejā. Ne tik varbūt daudz kā tās tehnikas brīnums, bet arī tieši, lai cilvēkiem ir iespēja atnākt uz muzeju un apstīties, kāda šis automobils izskatās tuvumā, kā tur ir iekšā. Muzeja krātuvēs ir vairāki ārmijas transporta līdzekļi un militārā tehnika, ar kuru Latvijas bruņotie spēki sāka savu atjaunoto darbību pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 90. gadu sākumā. To skaita ir gan Zviedrijā ražotie Volvo, gan bijušās PSRS tehnika – ZIL, UAZ, BTR. Jaunākais muzeja pievadums ir 3 BTR 152 bruņmašīnas. Piemēram, šīs divas gaišās pirms 4 gadiem piedalījās NATO samita drošības nodrošināšanā. Šī militārā tehnika pārsvarā ir pārņemta no NBS un iekšlietu ministrijas. Tikai šodien, Lačplēša dienā, to varēs ne tikai aplūkot, bet arī aptaustīt. Turklāt, daži modeļi vēl joprojām kalpo mūsu karavīriem. Bet tikmēr tā tehnika, kas joprojām kalpo bruņotajiem spēkiem, tiek gatavota 18. novembra parādei. Taču tās krājumi prasās pēc atjaunošanas. Protams, ka prasītos tehnika tiek lietota ikdienā, ar tehniku ļoti daudz strādā, nestāv laiks uz vietas. Mēs esam 21. gadsimtā un redzam, ka jauni uzdevumi, jauni izaicinājumi prasa jaunu pieeju. Protams, mēs gribētu, bet nāks apgūt prasmes ar to, kas ir. Arī šos auto redzēsim militārajā parādē pēc nedēļas, bet pagaidām karavīri tai vēl gatavojas. Valdniece Ilmās Roķis, LNT.